Sveicināti šajā vēlā vakara stundā. Priecājos par tiem, kas esiet klāt Zaļā gurķa akadēmijas atklāšanas brīdī. Kaut arī nav daudz, nekas, sveicu jūs, apsveicu un esmu priecīgs par jums. Un kā jau jūs ziniet, Zaļā gurķa akadēmijas projekts ir aptuveni 10, 7, 10, 15 dienas projekts pavasarī. Tas ilgs tikai līdz aprīļa beigām, tā kā mēs skatīsimies, kāda ir iesaist, cik daudz mums izdodas sasniegt šajās dienās. Šovakar, kā atklāšanas vakarā, es nevēlos jūs ne ar ko pārāk apgrūtināt ar kaut kādām smagām pieejām vai, nezinu, tehnikām par to, ko un kā darīt un kādas ir iespējas. Citādi tas būtu pārāk smags ēdiens tik vēlā vakara stundā. Es domāju, ka mēs darīsim kaut ko drusciņu mazliet vieglāk, atpūtīsimies, tā varētu teikt, nosvinēsim vienkārši tādā vienkāršātā formātā. Un vienkārši gribu parunāt par pāris lietām, kas mums ir svarīgi kā Zaļā gurķa akadēmijas īstenotājiem. Mēs gribam, lai šis ir tāds projekts, kur ir pilnīga iesaistīšanās no visām pusēm, jo tas ir par savstarpēju atbalstu. Mēs vēlamies atbalstīt jūs, kas esiet vēl, ja tā varētu teikt, procesā uz darbu pieredzes attīstīšanu, iespējams kādu no jums kļūsiet par uzņēmējiem. Un mēs arī to gribam, ka patiesībā jums šī pieredze pēc iespējas ātrāk, ka jūs saprastu, ko tas nozīmē, un ka ir kādas lietas, kuras jūs varat jau šobrīd darīt patiesībā, ja? Tā kā tas ir tas, par ko arī būs šis projekts. Un attiecīgi tas, ko no jums, kas ir prasīts, lai šis projekts būtu veiksmīgs, ir absolūti jūsu iesaistīšanās. Tas nozīmē, ka, piemēram, ja es kā personīgi Andrejs Balots jums uzrakstīšu, piemēram, rītā, es vēlos ar jums draudzēties, tad es ceru, ka jūs būsiet tik saprātīgi un arī vēlēsieties dalīties informācijā ar sevi un ka jūs pieņemsiet manu draudzības uzaicinājumu, lai es jūs varu vairāk iepazīt, jūs varat ar mani iepazīties, lai šis projekts ir tāda kā tiešām sazināšanās online vidē, bet ka tas ir kaut kas tāds, kur mēs varam viens otram palīdzēt, lai šis projekts sasniegtu to mērķi, ja? Un tāpat arī, ja, piemēram, mēs aicinām jums, teiksim, iekomentēt, atbildēt uz kādiem jautājumiem. Paldies visiem katrā ziņā tiem, kas ir atzīmējuši jau tādā aptaujā mazajā, kas bija, ja? Paldies, rezultāts varam redzēt. Bet, ja, teiksim, ir kādi komentāri iespējas, kur jūs varat uzrakstīt savus jautājumus, kas jums nav skaidrs, vai arī mēs sakām uzaiciniet draugus, tad tas ir tas, kas ir pašos pamatos šī projekta iebūvēts, ja, lai tas būtu veiksmīgs. Ja jūs no savas puses neiesaistīties, vienkārši tad projekts būs mazliet pliekans. Jūs varat iedomāties, ka ja auditorija būs, tikai, es nezinu, kaut vai mēs paliksim tikai tik daudz, cik esam šobrīd, ja, tad tas nozīmē, ka ļoti daudz runāšu es, diezgan maz visticamāk arī jūs, ja, un tad, projekts nebūs interesants ne jums, ne man un komandai, kas mēs veidojam šo projektu, ja. Tā kā aicinam jums savstarpēju atbalstu, iesaistīšanos, jo veiksmes atslēga šajā visā projektā ir ne tikai priekš mums, bet arī priekš jums, lai tas maksimālais ieguvums būtu, ir mums visiem kopā. Līdzīgi, ja tā varētu atgādināt jums par ļoti vecu filmu, 5. elements, ja, tikai tad, kad saliek kopā visus elementus, akmenīšus kopā, ir reāli kaut kas notiek, ir tas efekts. Ja. Tāpat arī šeit, šajā projektā, ticiet man, ja nebūs tāda savstarpēja iesaistināšanās no visām pusēm, no jums, no manis, jūs neaicināsiet vēl draugus un paziņas vai neveidosim komandas, ja, kas arī vēlāk būs, tad šis projekts būs diezgan pliekans. Ja. Tā kā tiešām gribās viņu tādu foršu, enerģisku un tāpēc arī tiešām iedrošinam, lai jūs izpildītu šo vienu mazo uzdevumu, kur mēs esam jums palūguši, ka jūs pirmā lapā ierakstiet komentāru pie šobrīd, kas ir šī vienīgā ziņa, ka jūs vienkārši varētu pakomentēt par to, kas jūs esiet, iepazīstināt ar sevi. Ja jau jūs reiz esiet uzlikuši laika, ja, tad cilvēki jau var apskatīties, kas ir uzlikuši laika. Ja. Bet iepazīstiniet sevi, tas ir līdzīgi kā pasākumā. Vienkārši iepazīstiniet, es esmu tas un tās. Visi var apskatīties, bet jūs varat pastāstīt par sevi. Ar ko jūs mācāties un kas ir jūsu profils, ko jūs gribat apgūt, kas ir tas, uz ko jūs mērķējat. Ja.
Katrā ziņā tas palīdzēs pirmkārt veidot jums pilnīgi jaunas attiecības savā starpā, gan arī šajā projektā tas palīdzēs mums, kā projekta īstenotājiem, redzēt, kas ir tie elementi, kur mēs varam jums palīdzēt virzīties jau konkrētā specifiskāk. Ja? Jo mums ir daudz dažādas idejas vēl pat padomā šajās 10-15 dienās kā paralēls tam, ko mēs esam pašos pamatos iebūvējuši. Ja? Tā kā jo jūs vairāk par sevi atklāsiet un jo vairāk iesaistīties savā starpā, jo šis projekts būs visiem foršāks. Tā kā vēlreiz gribu atgādināt, vienkārši aiziet un ierakstiet kādā brīdī komentāru par sevi, iepazīstiniet ar sevi. Un šovakar tas būtu arī viss. Lai šis vakars mums visiem ir veiksmīgs, vēlu jums veiksmi, un kā Zaļā gurķa akadēmijas pārstāvs vienkārši saku jums atā līdz nākamajam video tuvākajās dienās.